Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji un skatītāji. Šī ir patiešām Dieva žēlstības diena, jauna, kad esam varējuši uzcelties. Mums ir Dievs devis veselību, mums Dievs dod mieru mūsu zemē. Mēs varam ieslēgt kristīgo radio, mēs varam atvērt Dievu vārdu. Vai tā nav žēlstība? Vai tā nav žēlstība? Slavējiet Dievu par to. Es slavēju katru rītu Dievu par to. Ne tādēļ, ka man modinātājs ir notirkšķējis un atvērs man acis. Viņš man neko nevarētu pamodināt, ja tas kungs neatver manas acis. Slava Dievam par to. Ja man ļaudis, es Tālvalds Talbergs sveicinu šodien studijā Siguldas un Allažu evaņģelisku luterisko draugu mācītāju Andri Grotu. Dien. Un Bauskas vasaras svētku draudzes mācītāju Normundu Āboliņu. Labdien! Nezinu, vai nebija tā plānots, bet šodien, Andri, tu esi šeit studijā un tu esi dzimis, tava dzimtene ir Amerika. Taisnība. Cik gadus tu nodzīvoji Amerikā? Es pārcēlos uz Latviju 93. gadā. Tātad tas nepilns 30 gadus. Amerikā nodzīvoja nepilns 30 gadus. Tas ir ļoti daudz. Tu visu to sistēmu zini. Tu visu kaut cik. Daudz labāk nekā es un Normunds. Un šodien savā veidā tevi... Tu esi vēl joprojām Amerikas pilsonis? Esmu. Wow, tad es tevi apsveicu. Jums ir jauns prezidents. Jā, tā es dzirdu. Un... Ko tu domā? Amerikā ir pazīstams tāds jēdziens Hobsona izvēle, Hobson's choice. Un tas ir tad, kad nav izvēle starp labu un sliktu, tad, kad ir izvēle starp sliktu un sliktāku. Un es uzskatu, ka šīs vēlēšanas bija īsta Hobsona izvēle. Bet, ir tā, tad es personīgi uzskatu, ka vismaz Amerikai labāk būs tomēr ar Trumpu nekā ar Clintonu. Un ko tu domā, Normund? Tu vispār zini, kā Amerikā nomainīt? Jā, to es zinu un nedaudz sakoju līdzi, bet, es nesakoju līdzi, kā dzīvē, ko Trumps darījis, bet no vienas puses bišķiņi priecājās, ka dēļ priecājās tikai tāpēc, ka mūsu valdības cilvēki sarosījušies, jo man izskatās, ka viņi ļoti labi tur no tās rokas barojās, kas bija tā sistēma līdz šim. Un tas bišķiņ viņiem tagad viņi paši neskaidrībā, kas būs tālāk. Un tāpēc es tāds bišķiņ priecīgs esmu par to. Es tam varu piekrist tīpaši attiecībā uz valsts aizsardzību, jo tagad beidzot Latvija ir sākus veltīt diezgan nopietnas līdzekļus aizsardzībai, un es jau par to biju tad, kad es biju Saimā, bet tad es tiešām jutos, kā saucēja balss tuksnesī. Un tagad, ka Trumps ir teicis apmēram tie, kas nemaksās un nedos savu daļu, ka tiem arī varbūt Amerika te nenāks palīgā, tagad mūsējie sarosījušies un sāk aizsardzībai veltīt pienācīgu uzmanību. Es tikai priecājos par to, jo saprotu, tā nauda jau mums ir. Mazai Latvijai 8,5 miljārdi budžets eiro, 8,5 miljārdi. Mēs īsti nevaram bedres aiztaisīt ciet. Nodokļi, paskatoties, ja saliek visus nodokļus kopā, tad kas paliek cilvēkam? Un tā nauda jau faktiski ir, tikai ir jautājums, kur viņa aiziet. Un kam viņi tiek lietot? Tā faktiski ir bezatbildīga rīcība, vienkārši tā dzīvot, un, labi, tur kaut kāds 0,5%, nebija pat 1%. Nebija pat 1%, ne. Nedēvu. Aizsardzībai, paklausies, un mēs dzīvojam kur? Bet tajā klubiņā, kā parasti saka, tur, grib dalību ņemt, tur to beņķi tā kā tur visu laiku. Un mēs jau esam te entajos klubiņos, bet savā veidā, jā. Es personīgi diezgan daudz sekoju līdzi šīm te vēlēšanām, jo man patiešām interesē, kas notiek pasaulē. Tas nav tikai dēļ vai tur ir Trumps vai Hillary, bet vispār, kas notiek pasaulē. Jo es redzu, pasaule ir kļuvusi par ļoti, ļoti lielu purvu.
Ja Trumps sacīja, kad savā priekšvēlēšanas kampaņā, ka viņš un viņa atbalstītāji, tad, ja viņi ievēlēs, viņš dosies uz Balto namu un to puru izpumpēs, iztīrīs, sāks tīrīt, tad es redzu, šis te purvs ir nežēlīgs tepat Eiropā, nežēlīgs tepat Latvijā, purvs cauri un cauri, kur ir vajadzīgs kāds, kas iet. Protams, es nelieku cerības uz cilvēkiem, bet tāpat laikā jau mums ir saprotams, ka ja mēs šodien arī lasīsim un cilvēki ir tie, kas izšķir, kā Dievs rīkosies. Jo, ja cilvēks pieņem nepareizu lēmumu iepratim Dievam, tad attiecīgi, ko Dievs? Dievs ir taisns. Viņš ir pateicis, ja jūs turēsiet manas likumus, turēsiet manas baušļus, tad es jūs svētīšu. Jūs griezīsieties pret mani, tad es jums saku, redz, kur no tā brīža jums būs lāsts. Un kad es tā pasakoju līdz gan Eiropu, gan Ameriku, pēdējos 24 gadus ir gājusi ar vien lielākā konfrontācijā pret trīsvienīgo Dievu. Ar vien lielākā konfrontācijā pret trīsvienīgo Dievu. Un šodien es redzu, šodien no rīta noskatījos Donalda Trumpa runu tiešraidē. Un, protams, tie visi solījumi, ko viņš saka, tagad ir beidzies tā kampaņa, un tagad sāksies tas darbs. Un es personīgi lūdzu Dievu, es tiešām lūdzu Dievu. Dievs dod gudrību šim vīram. Es nezinu, cik viņš tur ir ticīgs, es nezinu, no kuras konfesijas viņš nāk, tas nav šobrīd. Musulmanis. Paldies Dievam, viņš nav musulmanis. Bet es ticu, ka Dievs dod šodien Amerikas tautai, Amerikas Savienotajās valstīs, piedodiet, ka es tā teikšu, man tā šķiet pēdējo izdevību sakārtot, ja nākt atpakaļ pie Dieva. Un pirmais, ka tur ir jāceļ Obamacare, tas ir Obamas apdrošināšanas, veselības apdrošināšanas sistēma. Ka tur vēl kaut kas ir jānomaina, bet vispirms, tas ir manā izpratnē, Donald Trump, prezidents visai organizācijai, visai vai komandai, vispirms ir jāatceļ visi likumi, kas degradē Dievu, kas ir pret Dievu, kas nicina Dieva bērnus. Visi šie likumi ir jāatceļ. Tie, kas ir atnākuši līdz Eiropas Savienībai, tie, kas ir atnākuši pat līdz Latvijai, visi šie likumi ir steidzamības kārtā jāatceļ un jāievieš atpakaļ Dieva kārtību. Skolās ir atkal jāmāc par trīsvienīgo Dievu. Ir jānāk atpakaļ un jānožēlo vispirms, jāaicina visa tauta nožēlot, ka mēs esam aizgājuši globālajā visatļautībā, globālajā demokrātijā. Kāds absurds. Redz, kur mums priekšā ir atvērts vārds, kas dod patieso demokrātiju, jeb kas dod patieso brīvību. Un no vienas puses liekas, ka demokrātija un viss tāda brīvība un cilvēks pats var izvēlēties, ka tā ir tā paradīze. Nē, mīļie, tas ir purvs, tas ir bezdibenis. Dievs ir noteicis likums. Un mēs kaut kā sabiedrībā arī
tos likumus tomēr, tos 10 elementāros 10 baušļus, mēģina ievērot. Labi, tur sen jau ir kāda aizmirna, bet vismaz nenokaut. To tā kā saprot, to tā kā mēģina ievērot. Nekauj viens otru pa labu, pa kreisi. Sīkums ar tiem pāriem. Bet primārais ir jāatgriežas pie Dieva. Un tad es esmu pārliecināts, ka ja tas notiks, ja šie būs tie primārie likumi, pie kā ķersies prezidents, tad arī Amerikas Savienoto prezidents, tad arī Dievs viņu svētīs tālāk. Dievs būs ar viņu. Ja tas tiks ignorēts, ja tas tiks turpināts iepriekšējais kurs, tieši konkrēti Dieva likuma jautājumā, tiks faktiski nicināti Dieva bērni ar visdažādākiem likumiem, perversiem likumiem pret Dieva bērniem. Ja tiks nicināts Dieva vārds kā sauc kā gribu konstitūcija, pamata vērtība, ja tas netiks atgriezts atpakaļ, tad būs ļoti, ļoti švaki. Tad būs vēl sliktāk nekā tagad jau ir. Un tad varēs vaidēt, un tad varēs stenēt. Bet, redz, te man patīk ir vēl viens moments. Tāda aktivitāte laikam nav bijusi līdz šim vēlēšanu aktivitāte, kur cilvēki tik ļoti daudz ir vēlējušies. Tur vienā brīdī bija 67, jeb cik tur tiem procentiem. Katrā ziņā tas ir liels procents. Jā. Gan arī, kad Reigans kandidē, tad arī tie, kas piedalījās vēlēšanās, nebija maz. Jā, tad arī bija ļoti daudz. Reigans mācīja tādu entuziasmu, mantot no Amerikas tautas, kā redz. Bet tu dzīvoji Reigana laikā Amerikā, jā? Es dzīvoju Reigana laikā Amerikā. Un paskaties, tad visi kliedza, bļāva, šausmas, kas būs, jo Reigans samazināja nodokļus. Viņš arī to darīja. Un viņš arī to darīja, un valstī ienāca vairāk ienākumu. Fakts. Šeit taisa tieši pretējo, kā padarīt nabadzīgāku tautu. Gan Amerikā līdz šim tas ir bijis. Es ceru, ka tas arī mainīsies. Gan Eiropā, gan šeit Latvijā. Tikai visu to kā atņemt. Kā tikai pielikt vēl kaut kādu nodokli klāt. Bet tas strādā pilnīgi savādāk. Pilnīgi pareizi. Tas ir pierādīts. Slava Dievam. Lai Dievs svētī, es saku, lai Dievs svētī Donaldu Trumpu, lai Dievs palīdz izvēlēties pareizos cilvēkus. Un tā ir izdevība vēlreiz gan arī visai tautai. Jā. Nostāties stingri pār Dieva vērtībām. Un vēl viens moments, kas man patīk. Redzi, šeit atspoguļojās tas, ka mēs, piemēram, savās Latvijas vēlēšanās, domāju, cik tad neviens štats nav laikam tik mazs kā Latvija. Man liekas, ka Delaware un Rhode Island ir mazāk. Vēl bišķi mazāk, jā. Labi. Mums ir jāiet un jādod savu balsi, jāiet obligāti vēlēt. Tad, kad mums ir kādas vēlēšanas. Pareizi jau kā tu saki, vai par to, vai par to, abi bāžam vienā maisā, tā tautas valodā runājot, bet tomēr ir jāiet un jāizvērtē. Un, protams, arī cilvēkiem pašiem ir jāmeklē patiesība, jo uz masu medijiem paļauties nedrīkst. Es pat brīdinu to nedrīkst, jo šajā pusgadu laikā, jeb gadu laikā, ko mēs redzējām Amerikas Savienotajās valstīs, CNN, CBN, BBC un kādas tur viss milzīgās lielās, tikai vienos vārtos, tikai viena propaganda, tikai par Hillary. Ne jau bez iemesla Amerikā CNN bija nosaukuši par Clinton News Network. Apmēram, jā. Un, mīļie draugi, man smiekli nāk mūsu Latvijā, tas saucamais masu mēdījis. Paskatieties mazliet vēsturiski atpakaļ, kaut vai vienas nedēļas laikā, ko rakstīja. Vienīgi un to pašu, tā kā mazi kranči, rei to pašu, ko CNN un BBC.
nevienu patiesu vārdu. Man nožēlojami. Mīļie, kad nāks vienreiz pie saprāta un runās patiesi, un tad, ja mēs esam demokrātijā, tad mēs nevaram runāt par otru kandidātu. Nē, par to vienu tikai to vislabāko, un par to otru tikai to viszaimojošāko. Absurds kaut kāds. Man kā kristietim ir vieglāk dzīvot, es televizorā izslēdzu ārā. Un ziņas man pilnīgi pietiek ar kristīgo radio, ko saņem ziņu informāciju, un arī, teiksim, kad darbā jāstrādā internetā, tā paša inboxā, tur izmet svarīgākās ziņas. Tā lai nav galīgi nezinu, kas notiekās, bet, teikšu, dzīvot ir vieglāk. Un arī, ja runa par mūsu pašu vēlēšanām, atkal, kad bija pēdējās vēlēšanas, mūsu sieva sanāca tāda diskusija diezgan liela. Es biju apņēmies neiet vēlēt. Nē, jāiet labi, kā sieva mācēja pagrozīt to galvu, patriotiskās jūtas labi aizgāja, no visu, ko varēja, teiksim, cilvēkiem konkrētiem nobalsē. Pēc šīm vēlēšanām es sievai pateicu, sieva, redzi, kas te notiek. Tas, kāpēc es negribēju iet vēlēt. Pat cilvēki, kuri balsojuši par vienu partiju, ignorēt viņu pašu vēlētājus, paņem ieceļ cilvēku, pa kuru bija iztrīpots visvairāk karā. Tas parāda, tad īsti vai tad ir jēga vispār balsot, ka viņi pēc tam sagrož tos cilvēkus vai tādu ņirgāšanās pa cilvēkiem. Tāpēc tas ir jautājums tagad, cik tur arī tas viss godīgi. Ir jēga balsot, tomēr es to uzskatu, ka ir jēga. Jā, protams, katrā partijā būs labi cilvēki, katrā partijā būs netik labi cilvēki, bet, es pats, būdams, ka es esmu tai Saeimas purvā peldējis, ir jāiet balsot, un es uzskatu, ka tas ir pilsoņu pienākums, un es arī pat, tad, kad tuvojas vēlēšanas, es draudzēs no kanceles atgādinu, ka tas ir pienākums iet balsot. Es nesaku, par ko jābalso, bet tas ir pilsoņu pienākums, jo ja cilvēki vienaldzīgi pieies pie tā, pienāks tā diena, ka tā privilēģija vairs nebūs. Un reizēm es tev došu vienu citu pamatojumu, kāpēc to ir jādara. Ja mēs redzam kaut vai vienā cilvēkā, ka tur vismaz ir kaut kāds mazs dievbijības stādiņš, tad es eju balsot par viņu. Ja viņš kandidē, ja viņš pats iet. Jo tad es varu pildīt to, kas ir rakstīts Dievvārdā, lūdziet par valdītājiem, valdniekiem. Es vismaz par šo vienu cilvēku, jo, zini, man ir jāsaka godīgi, man ir grūti tā kopumā lūgt par valdību, jo es zinu, uz kurien viņi iet. Es varu vienīgi lūgt noņemt to valdību. Tas ir vienīgais. Maini to valdību, jā, bet uz ko? Reiz, kur Andris bija, kā tu pats sacīji, šajā te purvā iekšā. Un es vērtēju šos cilvēkus, kuri apzināti saka, labi, es iešu un mēģināšu kaut ko mainīt. Un kaut arī nekas varbūt ārēji nav izmainījies, bet tomēr iekšēji tas ir sāls graudiņš. Un ja tur ir viens maziņš sāls graudiņš, tad ir tam vērts. Pilnīgi pareizi. Pilnīgi pareizi. Un ja tur ir 2 sāls graudiņi, tas jau ir vēl cerīgāk. Un ja ir 3 sāls graudiņi, un es zinu, cik mūsu šajā brīdī ir cik ļoti grūti Dievu bērniem šobrīd tajā purvā tur atrasties. Es runāju tikai par Latvijas purvu. Cik viņiem ir smagi un grūti. Tikai tāpēc, ka meli, nepatiesība, korupcija, tas ir vienkārši, liekas tā kā betons ir uzgājis virsū. Tur nevar caursist. Nē, mīļie. Dievam pieder pēdējais vārds. Ne cilvēku revolūcijām, bet Dievam pieder pēdējais vārds. Un ja tas būs pēc Dieva plāna, viss Latvijas purvs tiks nosusināts. Un Latvija būs atkal Dievam par godu. Ja mēs esam aizlaiduši savā veidā garām jau. Mums jau Dievs iedeva 91. gadā pilnīgi brīvību. Lūdzu, veidojiet, nāciet manā priekšā un darīsim to. Aizgāja pilnīgi citā virzienā. Pilnīgi citā virzienā. Žēl, ka tā. Ja tas kungs piešķir žēlastību, tad jā, ja nē. Vienalga mēs dzīvojam šeit, jo beigās jau ne tikai es dzīvoju, bet mums ir bērni, mums ir mazbērni. Es gribētu, kad viņiem būtu Dievu, vismaz valsts, kura nenostājās atklāti pret Dievu. Saprotiet, kāda vecos laikos bija savādāk.
līdz ko tu biji sociālajā blokā, jeb komunistisko valstu blokā, tad jau automātiski tu jau biji jau dievliedis. Tā kā tu dzīvoji starp. Bet šodien taču nē. Šodien tu visādās savienībās esi iekšā, brīvībā, demokrātijā un viss pārējais. Patiesībā ir dievliedžu valdības. Jo, piedod man, ja legalizē ar likumu grēku, tā ir dievliedžu valdība. Nevajag nemaz nekādu korupciju, nevajag nekādus dižos kriminālos pārkāpumus. Tas nav vajadzīgs. Bet ja tu piekrīti un izdod likumu, kas ir pret Dieva gribu, ko Dievs ir pateicis, to nedari. Un entos virzienos Latvija ir piebiedrojusies Amerikai, diemžēl, Eiropai, diemžēl, izdabājot dēļ kā? Dēļ naudiņas, dēļ aizsardzības. Piedod man, kad vajadzēja nostāties pateikt, nē, mēs kā kristīga tauta, beigās mēs vairāk kā miljonus esam kristīti, tā pēc statistikas. Un mēs nevaram pateikt, nē, šādus likumus mēs nepieņemsim. Es domāju, ka Latvijā vēl nav tik traki, kā ir citur Eiropā un dažkārt Amerikā tomēr. Un, teiksim, es zinu, ka daudz tur sūdzās par tiem praidistiem. Ja par to padomā, tas ir proporcionāli tik maziņa daļa. Un cik es pēdējo reizi biju lasījis par Rīgā notikušo praidu, tur lielā daļa taču bija no ārzemēm pat atnākuši. Un tā tad es domāju, ka latviešos ir kaut vai zemapziņā, bet ir kaut kāda tāds godīgums tāds... Es pilnīgi piekrītu. Bet, brāli, tu pats saproti, es runāju par to, tauta ir par, un Amerikas tauta bija par daudz ko iepretim, pareizāk sakot, pret daudz ko pēdējos 8 jeb 16 gadus darīja prezidenti. Piespieda prezidenti ar likumiem, piespieda tautu arī, ja mēs runājam, uz ceļiem. Tie praidisti maz, viņi maz, bet viņu izbīdēja tā, kā saka, ideoloģija. Viņi iet likumos, grib iet. Paldies Dievam, paldies Dievam tiešām, ka te draudus lūdz, un ja iet runa par lūkšanām par valdību, ja te kādreiz ļoti maigi lūdz, tad tagad diezgan āsti tajā ziņā lūdz, ja tur ir kāds, uz ko Dievs var runāt, lai Dievs runā un dod viņam spēku. Ja nē, visi, kas negrib mainīties, lai Dievs viņus izmet ārā, burtiski kā mēsls no turienes. Ja mēs runājam par Iesajas grāmatu kontekstā, ko mēs šodien ar ielūkotos, tad tur Iesaja tieši tā gan runā. Tieši tā. Bet redz, šis te viena problēma, ko jūs pieminējāt, tā ir patiešām sīka problēma. Jo es saku, likumi tiek pieņemti tik daudzās sfērās, pretēji Dieva gribai. Un ja to dara, ja Trumps neatcel šos likumus vispirms, jo tie ir kā lai pasaka, visbūtiskākie, lai nācija, lai tauta pastāvētu, lai Amerikas tauta pastāvētu, lai Latvijas tauta pastāvētu. Steidzīgi ir diskriminējošie kristiešu un Dieva vārda diskriminējošie likumi ir steidzīgi jāatceļ. Un tad mēs parādām ar to, kungs, mēs gribam tavus likumus ievērot. Jo tikai tādā veidā ir svētība. Lai Dievs svētī bagātīgi jūs, cienījamie radioklausītāji, interesantā laikā mēs dzīvojam. Atceries, ka tas ir, cits saka, tas ir čigānu lāsts, kāds cits tautas lāsts, kaut tu dzīvot interesantos laikos. Jā, bet mēs dzīvojam patiešām arī, es jums teikšu, ļoti atbildīgā laikā. Jo šeit ir jāizvērtē un arī ļoti sarežģītā laikā, par ko Jēzus saka, pēdējos laikos nāks viltus pravieši, kas sacīs, redz, kur tur ir Kristus, redz, kur tur ir Kristus, redz, kur tur ir Kristus, redz, kur aizmugurē Kristus, redz, kur nāciet. Tad viņš saka, neiet. Es to saku kā līdzību. Šeit tāpat mēs nedrīkstam klausīties
to, ko runā viens masu mēdījis, ja 5 masu mēdīji, ja visi masu mēdīji. Mums pašiem ir jāsako līdzi. Protams, mēs to visu nespējam. Ja? Bet it īpaši to es saku, tagad vēršoties pie Dievvvārdu, kur mēs lasīsim. It īpaši šeit mums ir jāskatās, ko Dievvvārds saka. Neko saka tur viena papildus grāmata, otra papildus grāmata un trešais gudrais, kas ir iecelts kā visu gudrais un domā, ka viņam ir gudrība par visiem jautājumiem. Nē. Redz, kur ir visos jautājumos atbild vienīgi un tikai Dievvvārdā. Un Dievvvārdā mēs to spējam saprast tādēļ, ka Svētais Gars to atklājas. Slavu Dievam par to. Mēs lasīsim Jesajas grāmatu 53. nodaļu un pēdējos 2 pantus. No dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumu pa pilnam. Ar savu atziņu mans taisnīgais kalps palīdzēs daudziem iegūt taisnību, uzņemdamies uz sevi viņu noziegumus. Tādēļ es viņam piešķiršu viņa daļu starp daudzajiem lielajiem, viņam pašam par iegūmu. Un stiprie, lai dalās ar viņu laupījumā, atlīdzībai viņam par to, ka viņš nodeva savu dzīvību nāvē un tika pieskaitīts ļaundariem. Kaut gan viņš nesa daudzu grēkus un aizlūdza par ļaundariem. Neticam, ka tas ir uzrakstīts tik daudz gadus pirms Kristus, 400, 700. Pirms Kristus, un tas ir par Kristu. Lūdzu, brāļi, lūdzu. Andri, tavs domas, ko tu redz šeit, šajā rakstvietā? Nē, šis teksts ir tāds, ko es mēdzu draudzēs, gan Sigulda, gan Allažos regulāri lasīt Lielajā piekdienā, jo tas ir skaidri un gaiši, es pilnīgi piekrītu, tas ir norādījums uz Kristu, un tas ir labs atgādinājums, jo, teiksim, mūsdienu cilvēkam, viņam ir neērti domāt, teiksim, par tām ciešanām, kāds bija Kristum jānes. Es atceros vienreiz, ka es tā pamēģināju, kad Lielā piekdienā turēja dievkalpojumu un lasīju evaņģēliju tieši to brīdi, kur Jēzus iet krustā. Es biju lūdzis, lai viens draudzes loceklis sakristējā vienkārši sāk vienā dēlī dzīt naglas. Un kad draudzes to dzirdēja, tad varēja redzēt, kā viņi salecās. Un šitas teksts liek domāt, jā, tas jau bija paredzēts. Tā kā C.S. Lewis teica, Dievs jau paredzēja zinām epizodu ar zinām krustu tad, kad viņš radīja pasauli, bet tas ir labi cilvēkiem atcerēties ne tikai šos 2 pants, bet visu šito nodaļu, ka tas jau bija paredzēts un tas ir caur Kristu arī piepildīts. Jā. Jā. Teiksim tā, ja cilvēks nav sekojis līdz iepriekšējiem raidījumam, ja, un teiksim, nav lasījis Jesajas grāmatu, man liekas, būtu ļoti labi ar to visu sākumu redzēt, kas sākās 53. nodaļa, tas viss apraksts, tieši kas aprakstīja Jēzus nāvu ciešanām. Jā, bet runājot par to, ka no dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumu pa pilnam ar savu atziņu, mans taisnīgais kalps palīdzēs daudziem iegūt taisnību, uzņemties uz sevi viņu noziegums. Šie panākumi, kā radīsies, jo tas ir tas, ka Kristus upurs, ja, pirmkārt, kas bija sākumā par mūsu grēkiem, kas rakstīts. Viņš ir miera par mūsu grēkiem, ka daudzus pievadīs pie taisnības, ka cilvēkiem atziņā atversies acis un cilvēkiem paliks tiešām žēl, ko darīs. Tas man runājot arī tajā ziņā, ko es vairāk saprotu, ka šobrīd ar Latvijai vajadzīgs šis dievbijības gars. To mēs varam 11. nodaļā Jesajas rakstīts ir, ka par Jēzus klausies viens no, tur tā kā aprakstītie gari, un viens ir Dieva atziņas meklēšanas gars, ka cilvēkiem acis atvertos un sākt meklēt Dievu, un šī pārpilnība, kas tad būs, kad cilvēks nāk pie atziņas, viņš sāk darīt labus darbus. Tā kā vienā sarunā, ka man bija sanāca runāt ar vienu cilvēku par
arī par situāciju, kas valdīja, par ko mēs visi valdībā un valstī vispār, par ko mēs cepamies visi, vai var būt atrisinājums. Un es teicu, vienīgais atrisinājums, jā, tas ir caur Jēzu Kristu. Jā, un arī, teiksim, runājot par šo pašu arī nodaļu kopumā, kad runājot, teiksim, par cilvēkiem, ja, kad kāpēc daudziem, man liekas, viņi nepatīk. Patīk meklēt visādus citus risinājumus, kā nākt pie taisnības. Jo patiesībā šī nodaļa parāda to, ka tas ir faktiski tas juridiskais ceļš, kā mēs varam tikt atbrīvot no grēkiem. Un nav cita ceļa. Sāksim ar to, tas vispirms ir garīgais. Garīgais, jā, bet arī tā, apstiprinājums tam, un kad caur šīm, teiksim, glābtām dvēselēm, caur ko tiks grēki piedot, kad cilvēku atziņa mainīsies, izpratni par lietām, tikai tad, jā, viņi kļūs brīvi, un viņi sāk darīt labus darbus, un man patīk tas, kas labais darbs. Man patīk tāds kā varbūt salīdzinājums. Brīnums jau ir tas, kad cilvēks sāk rūpēties par bāriņiem. Nevis tas, ka man tagad jauna mašīna būs garāžā, vai mīgs dīvāns, vai jauna māja. Ja, kad es tagad, ja es biju skops, ka es sāku dot cilvēkiem, tas ir brīnums. Jā, 11. pāns es izlasīšu vēlreiz un gribu vērst uzmanību un pievērst uzmanību tieši ar brīdinājumu. Es lasu vecais tulkojums: no dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumu pa pilnam. Un ar savu atziņu mans taisnīgais kalps palīdzēs daudziem iegūt taisnību. Man patīk šis teikums, šī teikuma daļa: ar savu atziņu. Tā atziņa ir, kur viņš visu laiku saka, to, ko mans tēvs ir darījis, to, ko viņš grib, to, ko es esmu redzējis, ko mans tēvs dara, to es daru. Mans tēvs, tā ir tā atziņa. Visu laiku nepārtraukt viņš vērš uzmanību uz tēvu. Tomēr ne kā es gribu, bet kā tu gribi. Tieši tā, tomēr nekā es, kas mums ir cilvēkiem. Tagad, mīļie draugi, tīpaši tie, kas esat pasludinājuši, ka jaunais tulkojums, Bībeles tulkojums ir tagad tas centrālais, un tagad veco tulkojumu jūs ņemat projām, es jūs brīdinu. Izlasīsim jauno tulkojumu, man vienkārši te viņš ir paralēli. Es lasu 11. pāntu, jūs sekojat līdzi, jums ir vecie vēl. No dvēseles mokām viņš gūsies. Tūplānā vajadzētu tavs sejas. Nē, es tik fotografēju. Bet vienalga. Tā ir tā pirmā. No dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumu pa pilnam. Jā, tas ir saprotami. No dvēseles mokām viņš gūsies. Kur, ko gūsies? Es lasu tālāk. Ar savu atziņu viņš būs sāts. Tā kā viss ap viņu. Tas ir arī pareizi, kad ap viņu, bet tas neizskaidro. Ar savu atziņu viņš būs sāts. Sātīgs ir, labi. Viņš būs labi paēdis. Viņš būs labs paēdis. Ar savu atziņu viņš būs pašpārliecināts, pašpietiekams, pašapmierināts, vienalga. Te ir, kur mēs varam saprast, vienkārši vaiprāts. Es skatījos krievu valodu, angļu valodu, piedošanu. Labi, tur ir nianses, kas būtu jāpalabo mūsu vecajā šajā tulkojumā. Bet ne jau šāds variants. Kas faktiski, ja mēs lasām šeit otru daļu, ar savu atziņu mans taisnīgais kalps palīdzēs daudziem iegūt taisnību. Tāpēc, kad Kristus nepārtraukt rādīja uz tēvu, tāpēc mēs saprotam, ka redz, kur tā kā Kristus paklausīja līdz pat nāvei savam tēvam, tā mums ir jāsako Kristum. Ir tā. Ja tev pasaka, ar savu atziņu viņš būs sāts, es ar savu atziņu arī esmu sāts, veči. Jūs katrs ar savu atziņu esat sāti. Te ir liels jautājums. Cik ilgi jūs lasīsiet jauno tulkojumu? Ļoti liels, un tā nav tikai viena rakstvieta. Es uzskatu, ka steidzīgi būtu jārevidē, tas nav pareizs vārds, steidzīgi būtu pareizs tulkojums jāizveido latviešu valodā, jo protams, tas 65. gada nav pilnība.
Ja? Bet jaunais tulkojums ir katastrofa daudzās vietās. Vienkārši katastrofa. Un man ļoti žēl, ka pat bīskapi ir, ja nemaldos, Lutriskās baznīcas bīskaps ir pasludinājis visiem, mēs tagad visās baznīcās lasīsim jauno tulkojumu. Man liekas, ka tu vienīgais to neievēro. Nē, noteikti ir arī daudz tādu, kas to neievēro. Nu, paldies Dievam. Jo tas ir... Es neaicinu neklausīt bīskapam, lūdzu, nepārprot pareizi. Amerikā ir tāds sakām vārds, ja nav salūst, tad nelabo. Nu, jā. Bet nē, nu te es jums dodu piemēru. Es, kas šo te izlasīju, vienkārši es tā iedomājos, ja man ir mazbērni, tagad aizies, pienāks laiks, kad grāmatnīcās vairs nevarēs nopirkt veco šo te 65. gadu. Un būs tikai jaunie. Un tad viņš, kādi jāir lasīt iesaist grāmatas, ko es šitam te saprotu? Neko. Jā, taisnībā taisnots mans kalps būs daudziem. Taisnībā taisnots mans kalps būs daudziem. Es lasu turpinājumu tam teikumam. Viņš nesīs to vainas. Nu labi. Tādēļ es viņam piešķiršu viņa daļu starp daudzajiem lielajiem, viņam pašam par ieguvumu un stiprie, lai dalās ar viņu laupījumā, atlīdzībai viņam par to, ka viņš nodeva savu dzīvību nāvē un tika pieskaitīts ļaundariem. Kaut gan viņš nesa daudzus grēkus un aizlūdza par ļaundariem. Ko mēs varam mācīties no šīs raksturvietas, tieši no konkrēti šī panta? Lūdzu, droši. Ja runājot, teiksim, tas sākums, tādēļ es viņam piešķiršu viņa daļas starp daudziem lieliem, viņam pašam par ieguvumu un stiprie, lai dalās ar viņu. Laupījumā atlīdzībai viņam par to. Man liekas, ka šobrīd tā mūsu, kā saka, sabiedrības lielākā daļa skatīties aiz sēdz, kas visiem, ka nav savs viedoklis, un tādēļ arī mūsu valdības skrien tur Amerikai pakaļ vai vēl kaut kam mēs visu laiku sekojam līdzi, visu laiku kādu citu lielāku viedokli, bet man liekas, šis pānta daļa vairāk tomēr ir tas, ka jau Kristus būs jau lielā mērā jau redzams, ka viņa tāda godība atklāsies. Es varbūt tas kļūdos, tas ir šobrīd, es pats to redzu, tā ir mana doma, ka Kristus nāks, būs otrā atnākšana, ka viņš valdīs, ja? Un kad šie plīvuri kritīs, ir rakstīts, plīvurs nokritīs daudz ierodīsies to patiesību, ja? Un tad ir tāda, jā, viena, kas ir riktīgi nostājušies, kas vēl veduši sabiedrību uz ļaunu, kaut kāds savus plānus pērnājuši, bet man liekas, daži ir tādi, kas lepo, vienkārši, kā saka, izpatīgdami citiem. Lai man būtu labi, tev labi, un ka ieraugot šo teiksim, jēs to varības spēku, pirmkārt jau arī caur Kristus draudzēm, kā Dieva valstība ir pastāvējusi, ja, kad, tur būs tas abrīns lielais vērts, kad sapratīs un locīs savus galvus, un ik viens locīs savus ceļus viņu priekšā. Tas ir kā tieši par šo daļu. To mēs jau zinām no citām rakstvietām, jo šeit, es domāju, tas ir pat pasniegts tā maigi. Mēs teiksim, Pāvils, ka kad Dievs viņam dos vārdu pār visiem vārdiem, šeit piešķiršu viņa daļu, bet viņa daļa taču jau ir būtībā visums. Un teiksim tā, kā mēs apliecinam apustuļu ticības apliecībā, vai ne? Viņš ir 3. dienā augšām cēlies no mirušiem uzkāpis debesīs. Tātad viņš kā labs karotājs ir aizgājis mājās, un viņš ir uzvarētājs. Un viņam būtībā tie stiprie, tie ir nekas viņa priekšā, jo viņam ir tas spēks. Mēs lūdzam trīsvienīgam Dievam, tev pieder valstības spēks un gods. Jā. Tātad šeit pravietis Jesai, viņš ir norādījis pareizo virzienu, bet mums arī jāatcerās, ka arī pat praviešiem ne viss tika atklāts visos sīkumos. Un šeit viņš norādīja to pareizo virzienu, ka Kristum būs ieguvums, viņš būs klausījis tēvam, bet tas ieguvums būs vēl lielāks nekā tas ir šeit rakstīts. Jā, man asociējās ar šo raksturvietu, tā nāk atmiņā, visi ceļi locīsies manā priekšā. Visi vispirms
locīsies Kristus priekšā. Un tad viņš atdos godu tēvam. Tas nozīmē to, ka vienalga, šobrīd jau liekas, ka mums cilvēki, mēs ar Andri pirms raidījuma runājām par lepnību, par augstprātību, par iedomību, kas šobrīd tā arogance, kas ir cilvēkos, kad es esmu centrs un es varu līdz ar to mainīt Dieva baušļus, ja likumus, visu vienalga, kādās ignorēt, jā. Redz, tāpēc, ka man ir tiesības uz to, un manas cilvēku tiesības to pieprasa un aizstāv, un redz, es slēpjos aiz cilvēku tiesībām. Padomājiet, vispār ārprāts. Cilvēks šobrīd slēpjās aiz cilvēku tiesībām un, ja pareizāk sakot, vicina priekšā cilvēku tiesību. Plakāt, man ir tiesības pateikt šim Dieva bauslim, nē, es tā nedarīšu. Punkts. Mums ir tiesības, cilvēku tiesības brīvības vārdā un demokrātijas vārdā izdot likumu, kas ir pret Dieva likumu. Tad paskaties, Dievs par to vienkārši smējās. Viņš saka, labi. Ir jau teikts, ka pasaulē būtībā ir tikai divi veidi cilvēki. Tie, kuri Dievam saka, tavs prāts, lai notiek, jeb tie, kuriem Dievs saka, ok, tavs prāts, lai notiek. Jā. Bet ar šito brīvību, mēs varam vicināties ar brīvību, ar cilvēktiesībām, un to dara, ok. Bet cilvēkiem kādreiz patīk aizmirst, ka tam nāk līdz atbildība. Jā. Un ka mēs atbildēsim par saviem vārdiem, mēs atbildēsim par tiem likumiem, kurus mēs esam pieņēmuši, un būs par to jāatskaitās. Un tad tur nederēs ne tur korumpēts tiesnes, ne tur kaut kāds dārgs advokāts. Jā. Dievu priekšā tas vienkārši nestrādās. Un te ir tā patiesība, kas šobrīd zog, un nāciet pie Dieva, lai jūs spētu nezakt. Kas šobrīd pārkāpjat laulību, nāciet pie Dieva, lai jums būtu spēks nepārkāpt laulību. Tie, kas šobrīd dzīvojat bez laulības, it kā ar cilvēku tiesību lozungu, partnerattiecības, bet civila laulība. Mīļie, atgriežaties pie Dieva un nāciet pie viņu un nožēlojiet savu pārkāpumu. Jo pareizi, ko Andri tu sacīji, nāksies atbildēt, un tad būs smagāka tiesa. Šodien ir žēlastības diena, bet tad, kad tu jau esi tiesā, tad tur ir tiesas spriedums. Vai nu tu iesi tur, kur ir ļoti, 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 ļoti karsts, vai nu tu būsi dzīvībā ar to kungu. Un šeit ir visās sfērās, vispirms es to runāju uz Dievu bērniem, uz kristiešiem, jo tā lepnība, satanišķā lepnība, iedomība, arogance, tas viss, kas pielīp klāt, un mēs slēpjamies šobrīd aiz faktiski demoniskiem likumiem, tas pielīp kristiešos. Ienāk draudzēs. Un draudzes sāk jau domāt, varbūt, ka patiešām mums vajadzētu būt demokrātiskākiem. Un tad bišķīt neskatīsimies to, ko tas kungs mums runā. Jūs varat iedomāties, piedod, brāli, tavā dzimtenē tas notiek. Brīnišķīgas lietas notiek tur Amerikā. Bet draudzē, neminēšu vārdu, notiek aptauja. Ko darīsim? Atļausim transvestītam iet. Tas ir tas, kas šodien domā, ka viņš ir vīrietis, rītā domā, ka ir sieviete, parīt domā, ka ne šis, ne tās aizparīt. Bet transseksuāls, jā. Jā, tāds. Kas tagad tiek jaunā metoda gender uzspiest, ka tur vispār sociālais dzimums. Pēc gadiem tu kļūst kaut kāds cits dzimums. Tāpēc, ka tu tā jūties. Man pat pretīgi par to runāt. Bet kā brīdinājumu es to saku. Draudzē notiek aptauja. Ko darīt? Vai viņus laist iekšā,
un kur laist iekšā, kurā toaletē. Un ir tie vecie, kas saka, pagaid, tāds, kāds viņš ir piedzimis, tajā arī viņam jāiet, kur viņš ir sācis iet. Ir liberālie, kuri saka, bet kā tad mēs viņam aizlieksim, ja viņš jūtās kā tāds, perversi un pretīgi. Laiks ir aizsteidzies, par daudz, ko mēs varētu runāt. Mēs dzīvojam patiešām ļoti atbildīgā laikā, lai Dievs mūs pasargā un lai Dievs mūs pasargā no pievilšanas. Paldies, brāļi, jums, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, cienījamie radioklausītāji. Tiksimies pēc nedēļas, ja tas kungs mums to atļaus. Visu labu!